Labs vakars visiem! Es šodien tādā saulrieta fonā esmu, bet ļoti daudz ūdens apakšā. Redzams aizmugurē man uz speciāla fona, jo ūdens tēma būs mums šodien gan ap, gan par. Un noteikti, kad šobrīd ir arī tā auditorija, kura ir jau pazīstama vai tikai pirmo reizi varbūt klausās par hidroplazmu, par dzīvo ūdeni. Un noteikti, kad vēlreiz atgādinu, ka varat rakstīt arī komentāros, tātad, kurš jau lieto hidroplazmas produktus un cik ilgi. Nav svarīgi, tātad, kādas kompānijas, no kuras jūs esat iestartējuši, vai tas ir IP1, vai tas ir Organic Production, vai šobrīd Istočniks Darovja. Tātad viss ir runa par dzīvo ūdeni. Un šobrīd esam, protams, izvēlējušies pašu kvalitatīvāko, tad analogu, kuru ir radījis pats Viktors Viņušins, produkti, kur kompānija veselības avots izplata, jo paša zinātniskais sastāvs Viņušina laboratorijā to nedara, tad viņi nenodarbojas ar mārketingu, viņi to ir uzticējuši konkrētai kompānijai. Lūk, tāpēc, lai tādi jautājumi nebūtu, kurš tad ir īstāks un kurš nē, un vai šī kompānija ir uzticama, no kuras mēs iepērkam, protams, kad ir, jo viņi ir tieši tie, kas palīdz produktam aiziet līdz klientam. Mani sauc Ginta Veidera, nu jau redzēties Ginta Gražula, kopš pavasara. Esmu nomainījis savu dzimtes uzvārdu, tāpēc joprojām mazliet ir jāpierod, jo ilgi laiku dzīvots ar vienu uzvārdu, tagad jāpāriet uz otru, bet, līdzīgi kā ar kvalitatīvu vai nekvalitatīvu ūdeni, arī, protams, mūsu vārds, mūsu skaņas, mūsu šis te vārds, kas nes konkrētu vibrāciju, attiecīgi mums konkrētos dzīves gados vai nu palīdz, vai nu bremzē. Lūk, un šobrīd mūsu stāsts visa šī Zoom garumā būs tikai par hidroplazmu un hidroplazmas produktiem, tā skaitā tiem, kuri ir paredzēti vides, ja, tad mūsu telpas harmonizācijai. Un kā pirmais noteikti gribu sākt, produkts, kas tātad ir pats pamats, ja, tad visi viņi ir 3 mg un ar pipetīti, un mēs šos te produktus lietojam gan kā koncentrātu, gan kā koncentrātu, kuru mēs atšķaidām. Koncentrāts ir ļoti spēcīgs. Ja mēs paši nejūtam, ka mums viņš kaut kādā veidā ietekmē, tad mums nav izmainītas sajūtas, tad mēs varam to pilienu daudzumu uz 1 litru palielināt, lai mēs varētu sajust. Protams, tas nav viennozīmīgi patīkams sajūts, īpaši jums organisms sāks laboties uz šo te resursu, kur jūs viņam iedodat. Tad pati bāze vai pamata produkta apraksts varētu skanēt tā, ka šis ir tā kā ūdens dvēsele, koncentrāts, kurš ir apveltīts ar ļoti augstu kārtību un struktūru, pat ar apziņu, ja, tad ūdens ar apziņu un intelektu, jo daudzos gadījumos šo te, nu jau var teikt, 7 gadu garumā, jau vairāk, ir pierādījies, cik ļoti ūdens spējīgs ir pats izlemt, kas ir šīs prioritātes, kuras ir mums jāsalabo organismā, kā viņš atrod šīs vietas, kuras ir jālabo, ja, tad jāuzlabo veselības stāvoklis. Un otra lieta, ko gribās atzīmēt, kad viņš arī izlēma, kādu enerģiju no jūsu vides, ja, tad vai no šī cilvēka, kura tūmā viņš atrodas, paņemt uz sevi, lai atbrīvotu no negatīva notikuma, no negatīvas enerģijas uzkrāt caurā vai no negatīvās enerģijas, kur uzkrājusies cilvēku vidē, kur vai tā ir telpa, vai tā ir mašīna mēdz būt, ja, tad arī vadā cilvēku šos te pudelītes, un attiecīgi šo te ieguvumu attiecīgi cilvēks var iegūt, kā absolūti mainītu savu dzīves realitātes līniju, tieši pateicoties šim te ūdenim, kurš ir apveltīts ar apziņu un intelektu. Kāpēc es to tā noteikti saku? Tāpēc, kad mums vēl būs runa gan par vides transformatoriem, ja, tad piramīdām, un arī par šādu lietu kā kulons.
Ja, tad kulons, kuru mēs varam nesāt striķītī kaklā pakarinātu. Šodien nebūs nekādu slaidu, atšķirībā no citām reizēm. Es droši saku, ka mēs runāsim vienkārši. Jūs varat droši rakstīt jautājumus. Jūs varat uzdot par jauniem produktiem, tad arī šīm dzīvajām piramīdām, varbūt par kulonu ir jautājumi. Un mēs vēl runāsim par tādu produktu kā iņušana balzāms. Ja? Tad šeit ir tieši iņušana veselības balzāms, bet ir arī balzāms, kurš ir ādas atjaunošanai vai jaunības pagarināšanai. Lūk, visi šie produkti ir dzīvi, dzīvi pateicoties šiem te unikālajiem hidroplazmas īpašībām, kuras ir arī katrā no šiem produktiem līdzi, vai arī šeit te daurijas lapeglē, kuras tātad korpus ir piramīdas un arī šis te kulons. Protams, ka jāpiemina mazliet ir par Viktoru Iņušinu, ja, tad unikālu biofizikas zinātnieku, pētnieku, ja, tad kurš cilvēks, kurš ir jau otrā paudzē, biofiziķis, ja, tad viņa tēvs bija arī viņš, un ir nominēts visaugstākajām godalgām arī pasaules līmenī, un tas ir gan par viņa atklājumiem, gan attiecīgi par šo te pienesumu, kādu viņš ir devis arī medicīnā, un tas ir saistīts ar lāzeru ķirurģiju, ar lāzeru tehnoloģiju. Un Viktora Ņušina ceļš ir ļoti smags, jo viņš arī ir cilvēks, kurš visu caur savu ķermeni ir izmēģinājis tieši praksē, kā tas strādā, un katrs viņa atklājums, tieši tā hidroplazma un dzīvais ūdens ir devis viņam atgriezt, piemēram, veselību, kas viņam bija tīri fiziski no apstarošanas, tad no radiācijas uzkrāšanās organismā, kuru viņš saņēma semipalaķinskas poligonā. Un padomu laikā tur izmēģināja ļoti daudz atombumbas. Ūdeņraža gan pazemē, gan arī metot tātad no gaisa, trenējot arī pilotus. Un šajā te teritorijā bija atklāts, kā teritorija, kura bija atvēlēta šiem te izmēģinājumiem, ir stipri pārsniegušos te normas. Un daudz, daudz lielākā teritorijā bija atrodams šis te mutācijas un radiācijas, tātad ietekme gan uz dzīvniekiem, gan uz augiem, gan uz augsni. Un augsne sev līdzi tātad paņēma arī ūdeni, kurš pēc analīzēm uzrādīja, ka viņā nav dzīvības pazīmes, ja tad viņš ir patogēns, un patogēns nozīmē, ka viņš izraisa tātad absolūti destruktīvas īpašības ķermenī, dzīvā organismā, vai tas ir dzīvnieks, putns, ja tad rāpulis vai augi, un tieši tāpat arī cilvēkam. Un šajā brīdī Viktorija Ņušina šī misija tapa par to, ka, ja cilvēks to var nodarīt dabai, tad kādam ir jābūt, kas to vērš par labu. Un, principā, visa viņa dzīves jēga bija tieši atrast šo te dzīvo ūdeni, kā viņu stabilizēt un kā viņš varētu palīdzēt atgriezt atkal dabā šo te harmoniju un homeostāzi, tātad cilvēku organismā. Ļoti Tad ir šīs te pudelītes, kuras mēs jau cītīgi piegādājam gan uz Latviju, ja, tad visā Eiropā var arī pats pasūtīt pa taisno no šī te kompānijas veselības avots vai Istočniks Darovika ordināli, ja, tad krieviski viņš skan. Un mēs jau, kas jau strādā ilgi un arī darbojās un arī kā menedžeri, ja, vai kā labie eņģeļi, kuri piedāvā tiešām šo te visu muitas procesu iziet produktiem un šeit Latvijā, ja, tad vai Eiropā dot jau to, kas ir atmuitots un jau skaidri zināma cena, nevis ar sūtīšanas un mistisku muitas cenu, ja, tad un šo te visu procesu iziet cauri pār pašizmaksu, ja, tad pudelītes pašizmaksu, lai varētu cilvēki to iegūt, jo daudziem ir bijis jau pa šo laiku, cik mēs jau esam 2. gadu ar kompāniju veselības avotu strādājam, tad tieši šīs te tehniski un birokrātiskās lietas ļoti, ļoti attur no pirkuma. Bet mēs saprotam šo te vērtību, tieši tāpēc mēs palīdzam cilvēkus, kurus esam pieredzinājuši pie šiem produktiem, mēs iegūt atkal šos te produktus. Ko var darīt hidroplazma? Tātad atdzīvināt ūdeni, ja mēs viņu paturam vienu
pilienu uz litru iepilinot, paturam 12 līdz 24 stundām. Ko nozīmē dzīves ūdens? Mēs esam pieraduši pie ūdens, kurš ir šķidrs, kurš ir tehniski tātad izmantojams tējām, kafijām, mazgāt traukus, mazgāt mašīnas un arī pašiem lietot iekšķīgi, ja mēs viņu esam izfiltrējuši. Taču tas nenozīmē, ka viņa īpašības ir kā tiešām dzīvam, vērtīgam ūdenim, kurš ir vērtīgs mūsu šūnām. Un tā ir tā lielākā, varbūt, problēma, kad cilvēki nemaz nemeklē vairāk kvalitatīvu ūdeni, viņiem pietiek rakstīts, tur ir tīrs, tad arī šie te pudeļūdeņi, ja, kuru tieši konservēšana vai pareizi tātad uzturēšana šajā pudeles vidē arī ir ieguldījis padomju laika vēl beigās Viktors Iņušins, tātad savas zināšanas, kā šo ūdeni varētu uzturēt ilgtermiņā. Nu, cik tā tehnoloģija ir mainījusies, to mēs vairs nezinām, par to liecības nav, bet tātad hidroplazmas koncentrāts ir tas, kurš ir kā tāds spēcīgs instruments viena piliena veidā, kas spējīgs ir gan samazināt iekaisumus, tātad atjaunot šos te atjaunot ūdens struktūru un arī šīs te īpašības ūdenim atgriezt. Un ko tas nozīmē? Ja ūdens mēs esam tehniski pieraduši pie šķidra substances, tad mēs esam pilnīgi aizmirsuši, ka ūdenim var būt arī dziedinošas spējas. Un šis te viens piliens uz 1 litru un vēl mazliet nogaidītais laiks tieši atgriezt dziedinošās īpašības. Ļoti labprāt organisms viņu uzņem, un attiecīgi biopieejamība, ko mēs jau tagad jau pavisam nesen sākām izmantot šo terminu, šūnām ir daudz augstāka, jo ūdens kvalitāte ir stipri lielāka, ja, tad augstākā līmenī, vibrācijas atbilstoši tātad veselīgam šķidrumam, ja, tad, kur organismam iedzerot, piemēram, zemes kvalitātes ūdenim, īpaši tas, kas ir skābs, ja, tad, vai arī osmos, tad ir ļoti augstu plusu. Organisms to visu laiku dzenāt ar savām sistēmām, kamēr viņš viņu izveidot tik drošu, lai mūsu šūnas tad viņu uzņemot sevī, ielaižot sevī šo ūdens šķidrumu, attiecīgi nekļūtu vēl sliktāks stāvoklis. Tad slikts ūdens patērē mūsu resursu. Turpretī šis ūdens, ko mēs saucam par biogēno, jeb dzīvo ūdeni, ko mēs gatavojam no hidroplazmas koncentrāta, absolūti ar citām īpašībām tieši dod uzreiz spēku pieplūdumu. Organisms netērē nekādā veidā savus resursus, lai uzlabotu ūdeni, samazinātu šo skābes līmeni vai paaugstinātu vibrācijas, atdalītu arī šīs smagās frakcijas, kuras bieži vien ir ūdenī, un attiecīgi padarītu viņu pieejamu pašām šūnām. Un mēs to noteikti varētu darīt arī paši ar dažādām tehnoloģijām, bet, protams, kad visvieglāk ir ar jau dabā iekārtoto procesu, vienkārši palielināt šo te klāsteru un hidroplazmas koncentrāciju, lai mēs šo ūdeni burtiski pārprogrammētu, jebkuru no ūdeņiem pārprogrammētu. Ļoti daudz noteikti atcerās arī šos te slaidus, kā ūdens spējīgs ir atdalīt tad ūdens frakciju no jebkā cita, kas ir šajā ūdenī, un atcerāties, kā izskatās ar dzelzi piesātinās tad ūdens, noteikti arī esat redzējuši upēs tādu rūsus krāsas ūdeni, ja, kurš arī nogulsnās šī krāsa uz akmeņiem. Tātad šis te ar ļoti augsto piesārņojumu ūdens attiecīgi spējīgs ir arī mainīties, ja, tad uz labo pusi, ja, tieši ar šo te hidroplazmas koncentrātu, kuru mēs iepilinam ūdenī. Un ko tas nozīmē mūsu organismā? Ja tātad šo te ūdeni, frakciju ūdens kvalitatīvo var atdalīt no smagajiem metāliem un attiecīgi no piemaisījumiem, tas nozīmē, ka arī mūsu organismā šis te ūdens nonākot spējīgs ir atpazīt, kas ir labs, kas ir slikts, veidot šīs te frakcijas un atdalīt un palīdzēt tad pie pietiekama ūdens daudzuma, atbalstot šīs detoks sistēmas, mēs varam ar ūdeni palīdzēt skalot ārā to, kas ir uzkrājies un mums rada apgrūtinājumu organismā, veselības arī problēmas, tad ilgtermiņā, ja šī te blakus produkti gan pārtikai, gan smagie metāli, gan arī, piemēram, toksiskās vielas, kuras izstrādā gan parazīti, gan sēnītes, attiecīgi ilgtermiņā uzkrājās. Protams, ka tam ir vajadzīgs pietiekams ūdens un bieži vien
Cilvēkiem ir ļoti liels problēmas lietot ūdeni ikdienā pietiekamā daudzumā, tāpēc, ka ir tikai tā jādara, un tāpēc viņi to dara. Bet nav šī garša, kad nav vēlme padzerties, jo ir jāpiespiež sevi. Tad šī gadījumā, kad mēs jau sākam lietot mājās šo te pagatavoto dzīvo ūdeni, tad sākās vienmēr vēlme viņu iedzert. Un, ja mēs runājam tikai par hidroplazmu, tad hidroplazma nav vienīgais produkts, ja, tad ir arī tāds biotermions, kas ir nākamais pēc spēcīguma, kas nodrošina šūnām daudz ātrāku tātad enerģijas padevi, brīvie tātad atomi, kas šeit ir, vai arī tā vektora sistēma, kas ir atomu pasaulē, tad nodrošina šo te brīvo daļiņu staigāšanu starp vektoriem. Ja? Tad tā ir tāda mikro biofizika, kur tiešām ar mikroskopu var pētīt, un šis ir radīts, lai varētu uzturēt daudz, daudz augstāku tātad šo te mūsu enerģiju šūnu līmenī. Viennozīmīgi tas strādā arī kā plazma papildus, tātad attīra mūsu asins plazma abi produkti. Un mēs nekad nesākam ar spēcīgāko produktu, tātad biotermionu, bet sākam vienmēr ar hidroplazmu. Ar mierīgu tātad ūdens, dzīvā ūdens pagatavošanu, tikai vēlāk pieliekam tātad jau šajā dzīvajā ūdenī, un tas varētu izskatīties tātad sekojoši, ja, tad, ka mēs ūdens glāzē pieliekam pāris pilienus sākotnēji un varam palielināt tātad uz šādu te nelielu glāzi, 5, piemēram, pilienus jau pēc kādām 2 nedēļām. Un tas mums dos, to mēs varam lietot vairāk kārtīgi dienā. Galvenais, lai mums vakarā nepaliek pāri enerģija, kur nav iztērēta, un mēs varam mierīgi aiziet gulēt. Bet ir tātad cilvēki, kuri absolūti apstiprina arī šādu te pielietošanu, gan kad mēs varam hidroplazmas koncentrēt un īstenībā arī šo te biotermionu, jo viņš vairs nav zilā krāsā, kā mēs kādreiz bijām pieraduši lietot, ja, tad viņš ir absolūti caurspīdīgs ūdens, kuru varam arī pilināt acīs, vienu gan otru. Kompānija gan neiesaka biotermionu pilināt, bet es pati esmu viņu izmēģinājuši personīgi, ir ļoti labi rezultāti. Ja kādam ir šie te uzlabojumi, kuri vajadzīgi, kā es saku, redze pasliktinās sēžās, tad noteikti, ka viņi var gan vienu, gan otru. Tieši tāpat šos abus produktus var pilināt nabā, jo naba ir tāda īpaša vieta, kur mēs jau bijām pie dzīvības, tātad rosinošiem un augšanas procesiem un attīstības, tad piesaistīti caur mūsu mammas ķermeni kā barība. Un mēs varam arī šobrīd, tātad kā barība, kā visu šo te nervu centrs, ja, no kura arī, tāpat nevēl saka, ka tur ir saules pinums, ja, tad arī blakus šīm te, kad nabiņai, kad mēs varam šo te dzīvības procesu īstenībā arī uzlabot un attiecīgi pātrināt procesos, kas ir tieši iepilnot nabā. Tikai šajā gadījumā mums ir jāpagaida mazliet, lai iesūcās šī 1 vai 2 pilieni, kamēr mēs guļam uz muguras un attiecīgi ļaujam iesūkties, ja, tad dabīgā veidā. Kāds ir uzlabojums? Tad aptuveni 170 pāri, tad vairāk kā 170 000 šo te nervu galu, kur atrodas joprojām mums pie nabasaites, lieliski iedarbojās uz mūsu visu organismu, arī uz mūsu nervu sistēmu, uz mūsu hormonālo sistēmu, uz mūsu tātad iekaisuma procesiem, kur ir arī uz kaulu un arī muskuļu grupām, ja, tātad, kas mums ir, arī uz mūsu mentālām un arī smadzeņu, tātad garozem, tas viss, tātad vēders, zarnas un smadzenes, tātad ir šī te meridiāns, kurš attiecīgi ir savienots. Lūk, arī šeit viennozīmīgi var izmantot nabiņu, lietojot tos pašus balzāmus, ja, tad, ja ir kaut kādi iekaisumi vai problēma zonas, attiecīgi var veidot arī šo te balzāmu, tad man jau ir īsti tā pudelī tukša, bet tad arī veidojot šo te kontaktu caur, tad uzreiz uz visiem iespējamiem mūsu organismu orgāniem un arī uz nostūriem, kurus mēs īsti pat varbūt aizdomās neturam par mūsu slikto veselību. Ko tas dod? Tad
Es jau teicu, un vēl ir viena lieta, kur es te arvien biežāk dzirdu, kad sievietēm pat jaunām ļoti izkrīt mati. Ja mēs ņemam šo te pašu tehnoloģiju, kas ir nabiņa, ja, tad mēs varam, piemēram, kokoseļu arī tādā veidā pielikt pie nabas, un mums būs gan stingrāki nagi un mūsu mati. Um, Ir dažādas eļļas, kuras var iedarboties arī uz dažādiem iemesliem, kurus mēs vēlamies mazināt, un dažādas eļļas dažādu efektu iedod. Var, protams, vislabāk tās dabīgās ētriskās eļļas lietot, bet atgriežoties pie mūsu pašu hidroplazmas un biotermiona, šiem te divām pamatpudelītēm, ir tāda lieta, kuru es atkal sen nebiju viņu lietojis, jo mūsu produktos klāstā arī bija glutationa, tātad produkti, kur bija skin, bet man meita šovasar atkal paprasīja uztaisīt kokteilīti, ja, maģisko kokteilīti no šiem diviem produktiem, pamatproduktiem, biotermiona un hidroplazmas. Kas ir šajā produktā? Tātad dzīvais ūdens, kurš jau ir ieliets no šī lielā stikla trauka, un attiecīgi no viena produkta 10 pilieni un no otra produkta 10 pilieni. Ko tas pagaidām atkal kādu laiciņu, un tas produkts vai iekšējais šis te kokteilīts ar katru dienu burtiski kļūst spēcīgāks. Kur tādu var lietot? Tad uz apdegumiem, uz skodumiem, uz attiecīgi kā sejas toniku, ja, jo viņš ir absolūti tīrs, ekoloģisks un āda un mūsu organisms, mūsu katra šūna viņu atpazīst. Jo daļai arī šie te hidroplazma tātad atrodas mūsu apvalkos, tātad tā ir tā koncentrētais ūdens, kurš īstenībā ar šo te intelektu arī ir, kad zina, ko ielaist mūsu šūnās un ko attiecīgi atstāt ārpus šīm te šūnām. Lūk, kā mēs viņu lietojam, man liekas, ir ļoti daudz dažādi veidi. Viens no tiem, protams, ir pēc sauļošanās pret apdegumiem. Ļoti labi tātad noņem šo te surstēšanu un apdegumu no ādas. Ja, tad, ja mēs arī esam apdedzinājuši kaut kur pie pannas, kaut kur karstumiem, arī ļoti labi darbojās. Es pat arī lietoju bieži vien vakarā pirms uzlieku tātad krēmu. Krēma arī ļoti dabīgi taisīts pie Latvijas vienas zāļu sievas tīruma kosas sejas krēms mitrinošais. Tas ir mans mīļākais šobrīd no kosmētikas līdzekļiem. Un otra lieta tā tad ir, ko es arī vēl lieku principā katru dienu gandrīz virsū, tas ir šie te iņušina balzāmi. Tātad viens ir balzāms, kas ir domāts dažādiem problemātiskām zonām, vai tās ir alerģijas, vai tās ir niezes, vai tās ir psoriās, ja, tad ir šie te cietie vāciņi, ja, kas burtiski sausi paliek. Ļoti labi darbojās īstenībā arī uz matu izkrišanu, ja kādam ir, tad matu izkrišana un attiecīgi ļoti niezīga galva vai blauznas. Es nezinu, ar kā es biju dabūjis. Es biju iespējams dabūjis kaut kādu sēnīšu invāziju šeit pat savos matos, kas man ļoti nepatika. Un man pat bija tāds sajūta, ka man tiešām tā kā psorijās, tas bija gan īslaicīgi. Un vienīgais, kas man tiešām palīdzēja, tas bija šis te, ja, tad es pilināju biotermionu uz pašas tās brūces, jo ja man vienkārši matos izveidos brūces un katru dienu, apmēram 3 reizes dienā, balzām, tad iņušina balzāmu smērē. Tas bija vienkārši tā kā, nezinu, eliksīrs, ja, tad momentāls atzīme, kas tā tik labi neiedarbojas un galvenais, ka neaizgāja tālāk. Senīt pēc tā laika nav man izpaudusies matos, bet es pieļauju, ka es aizņēmu svešu ķiveru, kur bija sasvīdus un iespējams arī tā arī iegūtu šīs te problēmas, ja, tad caur galvu sādu. Un šie te balzāms ir ļoti labi darbojās tātad arī uz, tātad, ja ir rozācija, ja ir tātad šie tuvie kapilāri un ļoti jūtīga āda, ja, alerģiska āda, ja ir sasitumi un sāpes, locītavas sāpes arī ļoti labi strādā balzāms. Viss, kas ir saistīts ar ādu, ja, tad caur ādu iedot. Un īstenībā ir vēl viena lieta, kas ir
Ļoti ieteicam arī tie paši uz nabas, ja, tad vakarā var uzlikt, ja, lai nebūtu taukains, varbūt uzlikot marlītu un leikoplastu. Ļoti labi strādā, patiešām. Tiem, kuriem salst pēdus vai ir, kā lai saka, deformācijas kājas un kauliņi tā tālāk, arī ļoti labi strādā. Ja, kopā pat var uztaisīt kopā ar šo te mitrinošo kokteilīti vai arī tad ar šiem te pilieniem kopā. Uz kā bāzes viņš ir veidots. Tad šeit nav nekāda, te ir tikai uz ūdens bāzes, tātad krēmveida emulsija un plus vēl tātad ar šo te hidroplazmu. Šeit nav ne naftas produkti, šeit nav nekādi glicerīni un tā tālāk. Ja tā ir emulsija absolūti dabīgā ceļā iegūta un nav nekādas negatīvas reakcijas. Ko es varētu ieteikt māmiņām, kurām ir mazi bērniņi, tad es jau esmu ielikusi arī Telegram kanālā mūsējā. Es saprotu, ka Facebook man tādus linkus neatbalstīs ielikt, bet tātad, ja gribat, lūdzu uzrakstiet man arī jebkurā tātad vietnē vai sociālā vidē, kur jūs arī redzat manus sludinājumus, ja tātad no Vatervei vai no Gintas Gražulas, tad palūgt vienkārši to saitu uz šo filmu. Ja? Es vairāk viņu neredzu Zviedrijā, jo Zviedrijas teritorijā šis te toksiskais skaistums filma ir aizliegta, bet es viņu paspēju noskatīties Latvijā. Un tiem, kuriem tātad ir jau no kosmētikas dažādas problēmas, ja, tad šis ir ļoti labs ekoloģisks krēms. Tur tieši arī bija saistīts ar bērnu kosmētiku, ļoti daudz stāstīts bērnu talku, bērnu eļļu, kuros ir, nu, teiksim tā, maz, lai nenobloķē mūsu video arī YouTube un šeit Facebookā izliekot, tad nu, vienkārši uzrakstiet un noskatieties paši. Un tie, kuri varbūt nu, tad ir Telegram kanālā, vienkārši pašķirstiet uz augšu, es esmu ielikusi filmas saiti. Latvijas teritorijā viņi var noskatīties. Un tur ir vispār par kosmētiku, gan par pūderi, gan par ēnām, gan par krēmiem. Tad ļoti, ļoti, ko mēs sev uzliekam. Un viens ļoti labs daktars, kurš arī skatos un sakoju viņam līdzi arī angliski runājoši, kad viņš saka, ka ir ļoti pamanāms, ka sievietēm īstenībā galva un šī tendence ir daudz izteiktāka nekā vīriešiem, jo tas ir jau pamatots jau daļai ar to, ka mēs visu mūžu kaut kādus krēmus sev smērējam virsū. Un ka šie te toksīni īstenībā lēni, bet uzkrājās mūsu galvā, ja, tad mūsu audos, mūsu kapilāros, mūsu kaut kādās struktūrās, varbūt ūdens struktūrās, kas ir arī tāpat tās arī folikulās, ja, kurus arī attiecīgi konservē šos te toksīnus. Un kad šis ir iemesls, kāpēc sievietēm ir. Jo kosmētika tad ir absolūti neveselīga mums, ja, tad ir mērīts arī šis toksiskais piesārņojums organismā, ja, piemēram, ar ekoloģisku kosmētiku cilvēks lieto. Ja, tur bija vienkārši tajā filmā tieši tāpat eksperiments taisīts. Toksiskais šis līmenis bija daudz augstāks. Tad, kad regulāro tad veikalā nopērkamo kosmētiku, kas nu, nav nekāda brīdinājuma, kas ir tajā sastāvā, lieto un attiecīgi nomaina uz absolūtu ekokosmētiku. Bez parabēniem, bez glicerīna, ja, kas arī tiek iegūts arī no naftas produktiem. Nu, lūk, ja ir kādi jautājumi, droši man rakstiet, jā, tad es pāriešu pie lieliskajiem mūsu arī vides aizsargiem. Beigās pateikšu arī, kā var iegādāties, jo mums ir vairāki eņģeļi, ja, kas arī palīdz šos te produktus iegūt no Kazahstānas un atsūtīt uz Latviju. Tie, kas ir Eiropā, tie tad griežās pie manis un jautājiet. Un, protams, tie, kuri vēlēsies tātad paši gan apmaksāt sūtījumu, gan muitu, gan attiecīgi arī pasta nodevas, ja, tad attiecīgi jūs varat rakstīt, vai arī meklēt Vatervei šo te linku uz veikalu. Bet tad šeit ir tāda piramīda, kuru mēs pazinām ļoti ilgus gadus, tad 5 stūra piramīda, un tad mums atnāca vēl tāda piramīda kā koka piramīda, ja, no šī te lapegles, daurijas lapegles, kura ir piepildīta arī ar dzīvo sastāvu, ja, tad cienīts un šungīts, tad vēl ir kaut kādas vielas, kuras mēs nezinām, tās arī netiek izpāstas, un, protams, te ir īpatnējs tāds, nu, tad šis te hidroplazmas koncentrāts, kurš tad ir arī iejaukt šajā te, nu, kā lai saka, minerālu pulverī. Un kas arī dod daudz lielāku dzīvāku. To mums arī teikuši cilvēki, kas jūt un pārvalda enerģijas, ka piramīdas ir absolūti atšķirīgas tikai kā sakrālā enerģija, tad viņas ir dzīves, absolūti dzīves.
Tad nevar redzēt, bet no aizmugurē vēl viena, tad melnā mana pati pirmā piramīda, ko es nopirku. Un jāatcerās tie, kur jau tātad es esmu daudz reiz to stāstījis, bet atgādināšu tiem, kuri atkārtošu to tiem, kuri nekad nav dzirdējuši. Tātad šīs te piramīdas ir dzīves, un Kazahstānā viņas pat tiek, nu, tad šo te zinātniskais pierādījums ir bijis tas, ka patogēnajās vietās, pat brīvā dabā vai šīs te ģeopatoloģiskie lūzumi, ja, tātad enerģētiskie, kuri nodara cilvēkiem kaitējumus, kuros iespējams arī notiek dažādas mistiskas lietas. Piramīdas ļoti labi harmonizē. Ja, ja mēs to piramīdu, jebkuru no izmēriem, arī šāda maziņa ir, kuru var ielikt kabatā, nesāt līdzi, tā arī es daru, ja šī ir mazā. Tad tā vide, tad māja vai birojs, ja, tad absolūti kļūst citāds pēc vibrācijām, pēc tā sajūtas, ar kādu jūs atrodaties šajā vidē. Ļoti harmonizē cilvēkus, kas tajā vidē nonāk, ja tajā rādījusā, kurš iedarbojās. Ja šis te, kādreiz mums šīs te mazās piramīdas bija ap 4 metri, ja, tad nosedza. Tad šī pati jau piramīdiņa aiziet līdz pat 8 līdz pat 15 metriem, ja, tad ļoti dažādās vidēs ietekmē. Šis ir jau 8. modelis, ja, tad Viktorija Ņušina laboratorija turpina strādāt, eksperimentēt un tad izstrādāt šos te modelīšus. Iepilda vai ir attiecīgi kaut kādā veidā kodē informatīvi, bet viņi sāk kļūst mazāki, bet izmērā, bet efektīgāki tieši savā darbībā. Ko no viņa var gaidīt? Tad cilvēkam, atrodoties šajā piramīdas iedarbības zonā, ļoti labi harmonizējās viņa bioloģiskās struktūras, kuras mēs neredzam ar aci, un arī tās fiziskās, kuras mēs redzam, varam aptaustīt un izmērīt. Un tā ir tāda ļoti laba mūsu gan mentālā veselība, gan mūsu emocionālā veselība un, protams, arī mūsu enerģētiskā, ja, bioenerģija, kura patiesībā sakot ir tā pirmā, kur uzņem visus šos te sitienus, visus informatīvos, gan enerģētiskos sitienus, ja, vai uzbrukumus. Un piramīda mūsu auru vai mūsu šo te apvalku, kas ir tad neredzamie mūsu ķermeņi, padara daudz spēcīgāku, tad iespējams arī saglabā šos te enerģētisko līmeni daudz augstāku, un plus vēl var arī spēj tad aiztaisīt šos te caurumus, jo mūsu enerģija tad neaizplūst kaut kur. Kas ir ļoti labi, kad šie te produkti īstenībā dara gan ofisiem, ja, tad ir tāds stresains darbs un varam mēs novērot, ja, tad kaut kādas konflikts un tā tālāk, ja, kas ir ļoti destruktīvi ietekmē arī kolektīva darbu, īpaši, ja jūs esat darba devējs un jums tas jau ir viss apnickāk, cilvēki ja, nāk un sūdzās. Arī, protams, mēs varam ģimenes attiecībās novērot, ja atnāk mājā šādas piramīdiņas, ir ļoti ātri, tāda harmonija iestājās, ir kaut kāds, tā kā zibens novedējs atvests, ja, un kaut kā cilvēki pilnīgi savādāk sāk rīkoties, runāt, attiekties viens pret otru, un tas ir novērots ļoti, ļoti daudzos gadījumos. Šo piramīdiņu es pati izvēlējos no 20 dažādām, kaut kā viņa man uzrunāja ar to. Kas ir interesanti, kad piramīdas ilgi dzīvojot mājās vai konkrēti, kā ja tā ir privāta un jūs esat pierunājis viņu pie sevis, atrodoties, nezinu, somiņā vai kabatā vai bieži pie jūsu darba galda, viņa informāciju ieraksta par jums, un mums bija tādi eksperimenti, kad cilvēki, kas spēj nolasīt enerģiju, īstenībā ļoti daudz varēja pastāstīt par to cilvēku, to saimnieku, vienkārši paņemot piramīdu rokās. Tas nozīmē, ka piramīdiņa dzīvo jūsu dzīvi, un attiecīgi viņa zina par jūsu notikumiem, par jūsu gribēšanu, jo tur bija ļoti daudz vēlēšanās, tur bija ļoti daudz liels globāls idejas, kuras varēja nolasīt arī par mājdzīvniekiem. Un kas bija interesanti, kad cilvēki paši to nezinot, ja īstenībā arī, laikam arī, tādu piramīdām arī uzticās. Jo šī sakrālā forma nav vienkārši tāpat, viņa ir tā kā enerģijas ģenerators un arī neutralizators. Un tā enerģija tad nāk no apakšas negatīvā un transformējoties, tad izējot cauri šai te uz augšu,
attiecīgi veido daudz pozitīvākus tātad šo te vidi. Transformācija notiek tikai šādā veidā, ja, tad viņa var arī tā kā tors, ja, tad šo te tā kā mūsu enerģiju, kā tors veidojas apkārt, tad viņi ir arī līdzīgi. Um, Mums ir grupā, un īstenībā arī Vaterveja kanālā ir par piramīdām divi video diezgan gari ar visiem slaidiem, arī pierādījumiem, kā cilvēki taisa virs gultām vai vienkārši istabā no rāmīšiem, tad konkrēti šo te sakrālās ģeometrijas unikumu, ja, vai fenomenu tieši piramīdas un kāda notiek pārmaiņas. Jo tur arī ļoti interesanti stāstīts, ja kā noliekot konkrētā augstumā, piemēram, piramīdā, ja iekšā graudus, viņi 2 ar 3 reizes palielina savu dīgas spēju. Ja noliek citā vietā, piemēram, ūdeni, ja, tad viņš maina savas īpašības. Ja mēs noliekam zināmā, tad ja kā pētījumi rādījuši, vajadzīgs ir tieši tas augstums attiecībā pret to piramīdas virsotni vai pamatu, tad var arī žilets uzasināties. Jūs viņas neko neasinat, ja, bet viņas paliek asas. Tieši tāpat tās ir pierādījumi, kad cilvēki liekot šādā te formā, kur iekšā ir tukšums, ja, tad noliek, piemēram, gaļu zem šīs te piramīdas, kā tā saka, cepurītes. Un, protams, pagriežot pareizā virzienā, kā tas ir arī dabā, ja, tad šīs te šķautnes pagriežot pareizajās pret saules virzienu, ja, tad debes pusēm, tad iespējams ir saglabāt šo te gaļu, ka viņa nevis bojājās pūst un sāk smirdēt kā līķis, ja, bet attiecīgi viņa sāk sakalst, ja, vai arī ilgi, piemēram, stāv svaiga. Pat leduskapi nevajag. Tādas ir mistika ļoti, ļoti daudz, tie stāsti. Ir daudz cilvēku, kuri būvē piramīdas, lai varētu kaut vai istabā, ja šos rāmīšus liek, lai varētu dziedināties. Ir tādi, kuri tad guļ vienkārši zem šī rāmīša gultā, ja pakarinājuši virs šīs te formas, un arī ļoti atzinīgi stāsti, kad ir veseli centri piramīdu pētniecības, kuri liecina, ja, kad arī destruktīvās, piemēram, vietās kā cietums, šī te atmosfēra un arī uzvedība cilvēku, kas jau, patiesībā sakot, jau ir nosodīta, un viņi ir agresīvi un nejauka, ja, un daudz ko var no viņiem gaidīt, kad piramīda ietekmē, tad cilvēki absolūti mainās un paliek harmoniskāki. Jo tā enerģija tātad negatīvā tiek iztīrīta. Tur bija ļoti daudz interesantu stāstu. Kas vēl tāds interesants no tām atmiņām, kas mums ir? Jā, mēs esam ar lielām piramīdām darbojušies arī sinhroni visā Eiropā, vai tie tad mūsu komandā, kad ir bijis vajadzīgs ļoti, ļoti palīdzība cilvēkiem arī gan par veselību, gan arī par dzīvības, tādu glābšanu, ja, burtiskā nozīmē. Mēs sinhroni vienu zīmīti, vienu, tā kā fotogrāfiju liekam, nezinu, apmēram pēc 6 līdz 12 piramīdām, un tas tiešām labi nostrādājas maz. Cilvēki to ir atzinīgi novērtējuši. Un tas arī ir tikai informatīvā medicīna, jāsaka tā, ja, kad sakrālā informatīvā medicīna, kura vēl pagaidām tikai knapi tā kā pirmos soļus dara. Pavisam nesen, ja, kā jaunākais no produktiem, kompānijā ir šāds kulons, ja, tad viņu var uzkarināt kaklā. Tad šā te kulons ir enerģijas tiešām tīroši un palīdz arī strukturizēt. Šie te 2 akmeņi, es nemācēšu pateikt, kādas viņi ir šķiras, ja, vai kas viņš tieši atrodas no kādas, jo, diemžēl, bet tāds aprakstā arī nav, bet šie te iņ un jaņ zīmīte nav tāpat vien, tātad, ja, iegravēta, šī ir lapegla atkal, ja, kura jau ir daurijas lapegla, kura vienkārši sevī nes dzīvības un veselības kodu, jo šajā te koksnē nav nekad redzēts neviens stārps, neviens kukains, kas viņu graustu, ja, tad viņa tiešām ir kā dzīvības un enerģijas un veselības kodu nesošs augs. Koks, un šis te arī viss ir daudz harmoniskāk, un cilvēkiem arī ražo ļoti vērtīgas medikamentus, ja, tad arī pretiekais un pretsēnīšu gremošanas sistēmai, kā tādu veselīgu antibiotiku, aknu un aknas veselībai atjaunošanai un arī asins atjaunošanai. Lūk, un tieši tik unikāla tā prieda, vēl noteikti es neesmu nosaukusi veselu strīpu ar tiem labumiem,
Bet ko dara šis te kulons? Tad ir par aizsardzību un par harmonizēšanu. Tad mēs visi staigājam. Nu, tādā Wi-Fi, nu, tādā smogā, tādā režģī, kurš mums, diemžēl, nu, neko labu nenes, un tā ir tāda oksidatīvā stresa ražotājs, ja kad mums ir tātad šie te uzbrukumi, mēs, principā, zaudējam šo te šūnas veselumu. Ja, tad šūna turās pretī, kādā brīdī viņa nu, tā kā zaudē. Un tā degradācija šūnai notiek arī ne pirmajā paudzē, ja, bet vienkārši nododās informācija par jau bojājumiem, tad nākamā, līdz brīdim, kamēr notiek kaut kāda mutācija. Tad šie te ir arī viena no tiem, tiem produktiem tieši no Viktorija Ņušina laboratorijas, kurš ir īstenībā pabeigts pēc viņa nāves, bet tas bija viņa izstrādes laikā, nu, kad viņš bija dzīvs. Un, attiecīgi, tiešām liela pateicība viņam par to, ka nu, viņa cilvēki ir tik uzticami un ka viņš to darbu ir tik milzīgi uzsācis, ka zinot, ar kādām problēmām mēs cīnāmies šobrīd, ar tieši enerģijas trūkumu, ar mūsu pašu emocionālo vai morālo nestabilitāti un ka tas cilvēcei ir no šīm te, jo viņš varēja pateikt daudz vairāk, viņš redzēja daudz vairāk, bet ne bieži vien viņš nevarēja izteikties līdz galam, tāpēc, ka, nu, zinātnē, teiksim tā, ka daudz lietas neatzīst to, ko viņš jau stāstīja. Tāpat laikā viņa darbi ir palīdzējuši arī seismiskos tātad nemierus, kad ir zemestrīces paredzēt jau krietni laicīgāk, kā uzvedās ūdens, tieši iemācīja nolasīt tur, kur tieši tās Indijā, Japānā, kur vienmēr tas seismiskais centrs, ka daudzas valsts īstenībā aizgūst šīs te tehnoloģijas, kuras tieši nāk no viņa. Lūk, un jāsaka tā, ka arī tā filma, kuras es ielikusi Telegram, īpašajā savā kanālā, kur ir filmas Krievu valodā, sekojot ūdenim, ja, kad pateicoties ūdenim, mēs varam daudz ko atsakot, kas vispār notiek, ja, kāda ir, nu, jāsaka tā pavēsts, ja kādam jābūt arī cilvēka veselībai, tad mūsu veselība tiešām vistiešāk ir saistīta ar to šķidrumu, kas mūsos ir. Tas ir asins plazma, tāpat tās limfa ir plazma, ja. Visa šī struktūras ir plazma. Arī mūsu smadzenes sastāv tikai no ūdens un taukiem. Nu, nemaz nerunāt par maziem mikroelementiņiem, bet nu, tas lielos vilcienos. Un, ja mēs nespējam arī šo te nostabilizēt ūdeni, ja, tad nedrīkst būt ūdens, kurš tā kā stāv uz nemierīga galda vai ka viņš tā kā viļņos, jābūt visam ir ļoti stabilam. Un tās ir lietas, kuras stabilizē mums. Ja, tad, ja mēs neesam emocionāli nestabili, tad mēs varam jau daudz lietas paši ar savām domām, ar savām vibrācijām, nepazinot savas vibrācijas, īstenībā koriģēt. Un šodien man bija arī tāda privāta konsultācija, un ticiet man, ir tik daudz cilvēki, man nav tik grūti, piemēram, kā nutriciologam, izstāstīt par pārtikas bagātinātēm, ka jāēd šādi vai tādi. Es vairāk strādāju, patiesībā sakot, ar klientiem kā psihologs. Man nav psihologa diploma, bet tā ir tieši tā atbalsts, ka cilvēks iet pareizumu un meklēt, kā vēl bioenergoterapeitam un regresologam meklēt šos te citus iemeslus, kuri īstenībā fiziskajā ķermenī rada šīs te diskomfortus, nu, vai šīs te slimības pazīmes, vai nemieru. Un tā ir tā grūtākā īstenībā lieta, ka cilvēki netic sev, viņi paši nav stabili. Tad šīs te lietas ir absolūti stabilizējoši, un ja tas atrodas līdzās mums, arī šāds te kulons neprasa neko, vienkārši uzkārām kaklā un staigājam, jo, kā es jau teicu, arī Wi-Fi tajā tīklā mēs jau nezinām, cik daudz mūsu smadzenes visu laiku tiek kairinātas un visu laiku uzbudinātas, īpaši cilvēkiem, kas ir pilsētvidē. Jums ir jādomā par to, jo antenas ir uz katru stūra. Un šie psiholoģiskie momenti īstenībā grauj, jo jūs visu laiku dzīvojat stresā. Ja jūs neticat sev, ja jūs nepaļaujaties uz savu veselību, savu ķermeni un vēl papildus uzbudināt tātad caur šo stresa momentu, tad, protams, ka organismam ir kaut kad jālost. Un kāpēc, lai tas nebūtu mazs priekšmets, kurš īstenībā harmonizē mani? Un tieši tāpatās, ja daudzas lietas stāstīšu nākamajās reizēs par citiem produktiem, bet īstenībā šie produkti ir arī izsmidzināmi tātad manā aurā, tātad pat ne uz sejas, ne uz kakla, ne uz matiem, bet īstenībā tikai aurā un viņi jau iedarbojās. Tieši tik smalka šīs te ūdens struktūras ir, lai mēs varētu būt veseli. Kā iegādāties? Tātad, kā es jau teicu, ir mums
Ritma Didzmane, jā, tātad no Tukuma, kur izsūta, un viņa visvairāk iepērku, parasti viņai ir kaut kāda atlikuma otra, un varat griezties tad pie viņas, vai nu caur grupas, kur jau viņa ir pieminēta, vai nu attiecīgas ielikšu vēl papildus informāciju. Iveta Bumbiere, kur ir tuvāk Rīgai, un izsūta no Jelgavas. Tad ir vēsma aboliņa, kura nu, jau tagad nebūs Prēļos, bet būs Ogrē. Arī attiecīgi esat laipni aicināti pievērsties arī, kas ir tuvāk šajā reģionā. Un, protams, Evija Bezdelīga, kur joprojām mums palīdz gan Velsā, gan Skotijā, gan Anglijā cilvēkiem ar šo te produktiem. Un es, kur attiecīgi palīdzu arī citās Eiropas valstīs iegūt šos produktiņus. Lūk, ja ir jautājumi, noteikti jautājiet. Šis video būs ielikts tātad YouTube kanālā Waterway, tieši tādā paša nosaukuma Telegram kanālā un Facebook lapā. Lūk, zem tā būs vairāk informācijas arī pie kā, kur griezties, lai jūs varat tos iegādāties. Sūtīšanas ar Omnivu no Skotijas, protams, vai no Anglijas, iespējams, citām tad ir pasts, un, protams, arī no Zviedrijas ir pasta sūtījumi. Lūk, noteikti būs receptes, noteikti būs vēl papildus par jā, varbūt, kad žēl, kad izgāja ārā mums Iveta Bumbiere šodien no šī te webināra, bet tieši no rīta viņa man Ivetiņ, tu esi šeit, es tevi neredzu vairāk. Arī, ka tu esi? Jā, Es cītīgi klausos. es tev neieraudzīju. Pagaidi, es tev tūlītās varētu. Jā, varbūt, ka tu pastāsti tieši to, ko tu novēroji, jo Iveta ir vēl viens cilvēks, kurš arī ļoti labi pārzina biorezonances tehnoloģiju un arī izgājis tātad apmācības kursu, un pie viņas var veikt šos te biorezonances testus. Un pastāsti, kāds tev bija pārsteigums, kad cilvēks ļoti īsu laiku lietoja hidroplazmas produkts un kāda bija viņa uzlabojumi? Ivetiņa? Tā. Man ir slikts internets vai? Iveta? Tā, uzrakstiet kāds, vai jūs mani nedzirdat, vai mums ir. Mēs esam atpakaļ. Es jau saķēru galvu. Sastingi vienkārši. Nē, es jau tur saku, uzrakstiet man kaut ko, es nesaprotu, vai tu vai es esmu pazudusi. Labi, turpinam, man ielaid atpakaļ, un tevi arī. Es atkal ar jums esmu kopā. Mhm. Pastāst lūdzu par to biorezonanci, kā tev gāja ar šo te sievieti, ko tu ieraudzīji, ka viņa lietoja hidroplazmu? Pirmais, ko es ieraudzīju, veicot šo te biorezonanci, bija tas, kad atverot pirmais vispārējais, visi pilnīgi lauciņi, visi orgāni bija zaļi. Tas man bija tāds, interesanti. Un pēc tam tā bišķiņa nošokējos īstenībā, tad, kad bioloģisko vecumu. Viņa sanāk 8 gadi, ķermenis jaunāks nekā faktiskais. Un arī cilvēks, viņa lieto, viņa kaut kā iesākusi 2 piles uz litru pilināt, nu jā, es neatceros, kurā brīdī viņa paņēma to pudelīti, un būtībā viņa to vienu pudelīti lieto. Un arī viņa nav nekāds uzturbagātinātāja fans vai kaut kas, sanāk, ka bet arī cilvēks teica, kad nesen vīrs nomirs un bijuši pārdzīvojumi un tāpatās, ja, bet, tas bija tāds riktīgi man tāds pārsteiguma moments. Mhm. Mm. Nu jā, es pavisam nesen īstenībā arī stāstīju par šo te hidroplazmas 3 produktu, tātad hidroplazma pats bāzes produkts, es stāstīju arī par biotermionu un bioporfirīnu, tātad kā šie 3 produkti, pateicoties Viktoram Iņušinam, tiek salikti kompleksā lietošanas programmā, kas ir vai teiksim, atklāta onkoloģijas gadījumā vai starp tieši jebkādām terapijām, kuras piedāvā tātad onkoloģijas centri un onkologi, un plusot tātad pēc tam lietošanas, lai varētu izvadīt un sakārtot savu veselību. Tātad visi 3 reizē, un tur ir ar visiem slaidiem, kā viņus pagatavot, ja tad droši meklējiet
Waterway kanālā, Waterway Facebook lapā, tad tur arī ir konkrēti ļoti detalizēta informācija. Jo man šķiet, ka nu, tā ir, ka cilvēki īsti nenovērtē. Pietiek ar to, ka viņš ir noslāpis remdēs, bet vai šūnas īstenībā ir padzērušās, to mēs nevaram. Arī, protams, varu stāstīt ar vien īsākos, varbūt video par šiem te dzeršanu kā režīmu, ja, tad kā pareizi dzert un kā uzlabot savu tad ūdens uzsūkšanos. Es ļoti ceru, ka jums tas varētu būt interesanti. Ja man liekas, tas ir tik ilgi gados jau stāstīts, bet es saprotu, ka mums ir ļoti daudz šobrīd nākuši klāt arī no manas nutricioloģijas grupas, no grupām cilvēki. Ja, tad ir cilvēki, kas ir pievienojušies Waterway lapā diezgan daudz šī gada laikā. Ja, to es arī pamanu pēc tiem jaunajiem ierakstiem arī, kas cilvēki, nu tad Facebook lapa iedod jauno cilvēku sārakstu. Līdz ar to droši vien, ka būs jāatkārto šī informācija un iespējams, ka daudz jau ir arī aizmirsuši. Ja, nu, tā kā atgriežties pie kaut kādas pamatiem, jo arī kā mēs dzeram, un tad ar ko mēs dzeram, arī tie elektrolīti palīdz un tā tālāk, tad tam ir ļoti, ļoti, ļoti liela būtiska nozīme. Jo es jau ticu, ka tie cilvēki, kuri ir uzsākuši un izbaudījuši to garšu, dzīvā ūdens, man šķiet, ka ir neiespējami atgriezties pie kaut kāda cita zemes kvalitātes ūdens. Šodien runāju arī ar nu, tad veselības avota nu, izpildu direktori vai tad vadītāju. Un viņš teica, ka viņam bija jābrauc 1400 km, un viņš lietojas tikai dzīvo ūdeni, izdzērs 3 litrus, protams, piestājas pie labierīcībām. Protams, tas ir daudzums, bet viņš teica, ka viņš tos 1400 km nobrauc bez gulēšanas, bez, nu, tad, tiksim, gulēt, nu, tāds pieturas, kurā vajadzētu pagulēt stundu, 2 vai 3. Viņš tikai aizbrauca līdz mājām, tad izkāpis tīri un devies gulēt. Nebija nekad vienu brīdi jāapstājās ceļmalā, lai varētu nosnausties, jo jūtas tieši možumu visu laiku. Un tā ir taisnība. Man liekas, ka tā vietā reizēm, kad mums gribās ēst, vajadzētu pacelt lieku ūdens glāzi, padzerties. Un, attiecīgi, tā, ka mēs sniedzamies pēc kafijas, reizēm mums smadzenes prasa nevis, lai mēs atslēdzam savu noguruma hormonu, ja, tad šo te receptoru, bet īstenībā prasa vēl smadzenes ūdeni, jo atcerieties, kad smadzenes apmēram patērē 1/4 daļu, ja, tad pa dienu tā izdzertā ūdens daudzuma, ko jūs lietojat. Un nestoties to, ka mūsu norma ir apmēram 1,5–2 litri atkarībā no jūsu svara un daudzuma, un arī kā jūs ēdat un uztura, tad iedomājieties, ka 8 litri tikai iziet cauri zārnu traktam, lai uzturētu jūsu gramošanu dienā. Nu, kaut kur jau ķermenim ir jāņem šī ūdens resursi, tāpēc uzņemt tīru, labu, dzīvu, dziedinošu ūdeni, man liekas, tā ir viens no mūsu pienākumiem pret mūsu ķermeni, lai viņš kalpotu ilgi. Ir kādi jautājumi? Padalīšos ar to, ka toreiz, kad pirms 5 gadi un 4 mēneši sāku lietot hidroplazmu, tad likās, nu, kad tas, ka jādzer hidroplazmu vismaz tik, cik gadi ir, tik mēneši jādzer. Es domāju, ārprāts, kā tagad, nu, šit tik ilgi jādzer un tā. Bet tagad es vienkārši hidroplazma man ir katru dienu, viņi ir man blakus, viņi vienmēr man ir ceļā līdzi. Jo es joprojām ar saviem žulcakmeņiem cīnos, un tā, kad uznāk tā sāpe, tad hidroplazma ir pirmā palīdzība man. Jo viņa man pilnīgi vienalga, kurā momentā viņa man ir pirmajā vietā. Jā, man šajā gadā bērns palika viens pats uz nedēļu nometnē. Tā nebija dienas nometne, bet diennakts nometne jau 6 dienām. Un viņa gāja pa skapīšiem un burtiski, lai savai drošībai, iedomājieties, viņa paprasīs, paņēma savu piramīdu līdzi, kas viņai vienmēr ir. Viņa paņēma biotermionu no plauktiņa un paprasīja man uzjaukt šo te, nu, viņa saka pīši, tā kā viņa bija maziņa, tad viņa neko citu nezināja. Viņa joprojām šo te maģisko kokteilīti sauc par šo te šajā vārdā. Un tad, attiecīgi, viss viņa bija jutās nopakota. Kas bija interesanti, es jau dalījos vienā no grupām savām, kad es nodzīvoju
5 dienas Rīgā. Man tiešām bija ļoti grūti enerģētiski, un man tāds sajūta, ka man pilnīgi nu, izsūca to enerģiju. Jo ļoti, nu, principā nav iespējams tikt pie sazamēties uz zāles, nav ļoti visu laiku kaut kāds troksnis, un tu aiztais ciet logus, tev ir karsti, ja tu attais logus, tev ir pilsētas troksnis. Nu, tāds, ka tiešām es esmu turpat netālu no Brīvības ielas. Bija ērti, bet nevaru teikt, ka man, nu, kā jau saka, ķermenis to novērtēja. Un es pirmās 2 naktis tikpat kā negulēju, es biju vienkārši izsmelta. Un tad es atceros, ka man somā taču ir piramīda, un tad, kad es paņēmu savu piramīdu blakus, tad beidzot es sāku gulēt. Vismaz pa 5 stundām, nu, 4, 4,5 un 5 es nogulēju nākamās nakts, un tad, protams, atkal bija tie trokšņi, un tad nācās celties, bet es tiešām iegāju ļoti labi nogulēt, bet visu laiku nācās ņemt savu piramīdiņu blakus. Tā kā strādā viņa pat pie tā, ka es esmu pie viņas pieradusi, tad zināmos apstākļos, kad pazeminās atkal mūsu vibrācijas, kaut kāds ir trauksme vai kaut kas neierasts, ja tad mums ir kaut kādi triggeri, kas mums traucē, atkal nonākot saskarē ar manu biolauku, ja, tad viņš nostrādā. Nav svarīgi, cik ilgi es ar viņu pazīstama, kā tas viss ir, tad var vienmēr uznākt tāds moments, kad jums viņas palīdzība ir vajadzīga. Un tas pats arī hidroplazmas, protams. Lūk. Jā, nu ko šodien beidzam. Es domāju, ka mēs šo skaisto tradīciju tagad vismaz vienreiz nedēļā atsākam uz regulāra pamata. Īsākus video un rīlus likšu noteikti arī par to, kā var lietot, kā uzjaukt maģisko kokteilīti līdz 3 minūtēm. Un tas noteikti būs informatīvāk, tāpēc sekojiet. Sekojiet gan Latvijā šajā YouTube kanālā, gan arī lapā Facebook. Un uz tikšanos jau nākamnedēļ, vai ne? Čau, Inetiņa! Labi izskaties!